Šodien ciemos mums ir Ines Krūmiņa. Paldies tev liels, ka tu esi piekritusi uz šo te avantūru, un man ir tāds gandarījums, atbalsts un tā, paskatīsimies, kā būs, un tā. Šī te saruna, ja, tā kā mēs neesam ar tevi baigi runājuši, un tu neesi neko baigi jautājusi par tieši šo sarunu, ja, tad šī saruna ir... Vai gadījumā nav tā, ka tu jautāsi, nevis es jautāšu? Nē, ka tu neesi jautājusi pirms tam, uz ko tu paraksties baigi, lūk, un tā, un tāpēc, es tev baigi arī neko nestāstīju, tāpēc jā, es jautāšu, tas ir viens, un es arī kaut ko stāstīšu, bet tā būtiskā lieta ir par to, ka mēs esam uzsākuši tādu raidījumu sēriju, skan diezgan dīvaini. Bet mēs patiešām esam uzsākuši tādu video sēriju, kur mēs gribam interesantus stāstus, vai pastāstīt interesantus stāstus un padalīties ar interesantiem stāstiem. Tāpēc, ka mēs kā Goldblum taisam arī, vai veidojam gradzenus ar stāstiem, ja, kā simbolu un tā tālāk. Lūk, un šīs sarunas ir intervijas ar cilvēkiem, kurus es pazīstu, vai arī kuri mani pazīst. Lūk, un faktiski ar kuriem ļoti labprāt es runāju, uzzinu un kaut kādā veidā, vienmēr sakot, lūdzu padalīties savā pieredzē un arī, iespējams, kaut ko pastāstīt. Tā būtiskā lieta un arī tēma faktiski ir šodien līdzināšana, un par to bišķiņ parunāsimies vēlāk un tā, bet es gribu stādīt tevi priekšā. Es gan domāju, ka visi tevi zina, jā. Lūk, un tā. Tas varbūt arī manīgs priekšstats. Varbūt, jā, tieši, bet tāpēc es stādīšu tevi priekšā. Man patika, es šodien gatavojoties šo sarunu, skatījos Inese Krūmiņa 3x3 autobiogrāfiju. Lūk, ko es tur atradu? Neko. Kurā vietā ir autobiogrāfijas? Nav publicējis nekur nekad. Ne, tieši tāpēc es viņu meklēju pēc Google un autobiogrāfijas, ja, un no šī viedokļa es neesmu atradzis. Tas, ko es atradu, ir pirtniece, masiere, rokdarbniece, tautas garamantu pārzinātāja. Tas viss sakāms par Inesu Krūmiņu, kura pirms pāris gadiem ar romānu Vilkni pievienojusies arī rakstnieku saimē. Tur tālāk ir par pašu romānu. Ja, tad tas ir no portāla Jauns.lv. Tagad tas, ko Ines nozīmē man. Ja, tā, lai tie, kas, ja tavs šis te mānīgais priekšstats ir paties, ja, tad es gribu iepazīstināt, kā es tevi esmu iepazīstināts. Ja? Tad man tu esi manas pirmās 3x3 vadītāja. Paldies tev liels. Man bija 16 gadi toreiz rasti, un tas bija lielākais, laikam, pārdzīvojums, emocionālais, un varbūt ne tikai. Ja? Un vispār man bija tāds sajūta, ka es esmu kaut kā no kaut kurienes kaut ko ieraudzījis tādu, kas ir tā kā neizdzēšams gan par Latvijas tradīciju, latviešu tradīciju un kopā būšanu un jēgpilnu pavadīšanu, laika un tā tālāk. Tas, ko vēl ir par to, ka tas, ko es uzrakstīju, ka cilvēks ar akmenī cirstiem sejas vaipstiem, kamēr to neiepazīst un tad ir apbrīnojami liela sirds un iedvesma būt un dalīties un tā. Es, gribu pieminēt par grāmatām. Es esmu izlasījis visu, ko es esmu iegādājies mūsu pēdējā, vai pirmspēdējā, laikam, vai pēdējā, nezinu. Bet, nekad nesaka, ka tā ir pēdējā. Jā. Ok, labi. Tātad runājot par grāmatām, pats esmu sajūsmā par romānu Vilkne un arī par pirts rituāli, man liekas, bija, vai ne? Tā mazā grāmatiņa. Un, tas, ko es šodien labprāt no tevis sagaitītu, ir divas tādas lietas. Pirmais, lai mūsu klausītājs, skatītājs iepazīstini ar līdzināšanas rituālu un pastāsti, kas tas tāds ir, priekš kam tas ir un vai ir vispār jēga to izmantot, jo ir vēl kaut kādi citi rituāli. Un otra lieta, varbūt tev ir kaut kāds stāsts, ar kuru tu varētu padalīties sakarā ar šo līdzināšanas rituālu.
Viss, es esmu gatavs tevi klausīties un tev uzdot precizējošus jautājumus. Jā. Nu, laikam ir tā, ka es vispirms arī dažas precizējošas piebildes par biogrāfiju piebildīšu, jo, jā, mana vaina, es neesmu uzrakstījusi autobiogrāfiju. Kādreiz pirms gadiem, kad man vaicāja, kā es, kas tu esi, Ines Krūmiņa, tad man bija tāda automātiska piebilde. Ines Krūmiņa daudz bērnmāte. Un tā ir taisnība, tikai tagad es jau esmu pārkvalificējusies arī par vecmāmiņu, diezgan mazbērnu ir vairāk nekā bērnu, un līdz ar to šī piebilde vairs īsti varbūt nav tik aktuāla, bet tas ir arī tāds diezgan garš kopā noietais ceļš, jo es nevisai uzskatu, ka mēs esam bērnus tā didaktiski audzinājuši, bet mēs esam dzīvojuši ar viņiem kopā. Un tās ir divas atšķirīgas lietas, un es domāju, ka tā mūsu pieeja ir devusi labu rezultātu. Jo kas man ir bijis varbūt tāda brīnišķīgākā pieredze, ka mēs paši ar vīru abi divi esam tādi stipri pārliecināti folkloras cilvēki, un tās kāzas, kas mūsu bērniem ir bijušas, tās līdz šim visas ir bijušas ar šo līdzināšanas rituālu, ar senajiem tērpiem, un tā nav bijusi mūsu ideja vai mūsu uzspiešana, tas ir bijis tas, ka viņi ir nākuši pie mums un jautājuši, vai mēs parakstīsimies uz šo avantūru. Okay. Mana pirmā izglītība ir matemātika, es esmu ilgu laiku bijusi skolotāja. Pa vidu mēģināju uztaisīt karjeru arī privātā struktūrā, aizkalpojos līdz direktorai un sapratu, ka tā ir lieta, kas man nepatīk. Jā, man ir 9 amati un 10. nav bats. Jo tieši tā kā tu stāstīji par to, ka katrai lietai ir savs stāsts, tieši tāpat es arī veidoju savas jostas aužu, un katrai tā jostai ir savs stāsts. Un es ļoti labi saprotu, ko tu ar to esi domājis, jo tas ir par katru to cilvēku, kas to lietos, valkās, turēs godā. Un tad konkrēti par to pašu līdzināšanas rituālu, tā īsi sakot, tas, ko pašlaik dara dzimtsaraksta nodaļa un sauc par laulību ceremoniju, un tas, ko sauc baznīca par laulību ceremoniju, tas zināmā mērā pārklājās pēc idejas un pēc savas dziļākās būtības, kas ar to rituālu tiek tā kā izdarīts un pateikts, tas zināmā mērā pārklājas ar līdzināšanu, jo līdzināšanas rituāls ir divu cilvēku savienošana, rituāls, tā, lai šī savienība būtu legāla. Un te tad sākās atšķirības, jo dzimtsarakstu nodaļā šī savienība tiek pasludināta par legālu valsts un likuma priekšā, baznīcā šī savienība tiek pasludināta par legālu Dieva priekšā, un līdzināšanas rituālā šī savienība tiek pasludināta par legālu dabas un dzimtas priekšā. Un līdz ar to es neredzu pretrunu starp vienu, otru un trešo tādēļ, ka ir šīs te nianses, kas tad ir tā nosacītā idejiskā jēga, ko mēs gribam ar šo rituālu panākt, tad, kad divi cilvēki noslēdz laulību. Un ja kuram ir svarīgas tās lietas, tātad te ir 3 atšķirīgas lietas, jā. Ir Dieva priekšā, ir likuma priekšā un ir dzimtas un dabas priekšā. Un atkarībā no tā, kuras tad katram jaunam pāram ir prioritātes, viņi var izvēlēties neveikt nevienu no tiem rituāliem un dzīvot kopā nelegāli. Viņi var izvēlēties vienu, jebkuru no tiem, divus jebkurus no tiem un visus 3. Tāds ir tas mans redzējums. Bet, es arī pieņemu, ka pats par sevi kāzu diena tāpat ir tīri tādā laika izteiksmē ierobežot un bieži vien pa īsu. Un līdz ar to grūti iedomāties, ka kāds varētu vienā dienā veikt
3 šādus lielus rituālus. Parastais komplekts ir 2. Okay, labi. Man bija, es uzreiz pajautāšu par to. Man tas, kas tā kā griež bišķiņ ausī, ir par to, vai dzīvot nelegāli. Vai tad, kad ir vienošanās savā starpā, tur vīrietim un sievietei, vai tas arī ir nelegāli, vai arī kad tas kļūst legāli? Nu, lūk. Par visām šīm lietām ir tā, ka legalitāte nosaka, ka tas nav tikai 2 cilvēku darījums. Okay, sapratu. Jo tad, kad tas ir tikai 2 cilvēku darījums, tad, tā vispārīgi ņemot, mums nav pamata ciltskoka zīmējumā ievilkt šo nepārtraukto līniju, jo viņai nav nekāda apstiprinājuma. Ne no kādām citām līdzdalīgām personām. Labi. Tas ir faktiski līdzīgi tagad pie notāra aiziet, ka ir tomēr kaut kas klāt, kas ir noticis. Un tas, kas ir notārs vai dzimtsarakstu nodaļa, tas joprojām tas ir tas, kas ir valsts un likuma priekšā. Okay. Super. Un tad kā mēs to savienību gribam vēl stiprināt, vai tas ir caur dzimtu, vai caur dabu, vai caur vēršanos pie caur Jēzu Kristu pie Dieva, tas ir katra tā pāra atbilstoši viņu uzskatiem un viņa redzējumiem, kas viņam ir nepieciešams. Okay, sapratu. Vai tu bišķiņ vairāk varētu pastāstīt, kas ir tās obligātās lietas, kuram noteikti ir jābūt, vai arī kas atšķir šo te līdzināšanas rituālu? Ir skaidrs par to, ka tas ir par dabu, to esi teikusi. Varbūt ir kaut kas tāds, kas, kaut kādas tās atšķirības, lai cilvēkiem vieglāk saprast apmēram, kas tas tāds ir un kāpēc to izvēlas arī diezgan skaidrs, tāpēc, kad kur gribās lieciniekos, tad kaut ko klāt. Jā, bet varbūt par tām atšķirībām. Un arī kādreiz ir bijuši līdzināšanas rituāli, kur tiešām atbrauc tikai jaunais pāris vai jaunais pāris un vedēji vai jaunais pāris un vecāki. Un tad savukārt mēs, kas vadam rituālu, esam tās personas, kas tā kā no ārienes apstiprina un iedod šo apstiprinājumu, kas arī pasaka tās svarīgākās formulas un izdara visu to procesu. Jo es gribēju baigi labi sagatavoties un saskaitīt, cik mēs esam līdzināšanas vadījuši, bet man nesaskaitījās, piedošana. Sapratu? Jā, varbūt par tām atšķirībām. Un atšķirības, tas, kas padara līdzināšanu īpatnēju, ir, ka mēs esam tuvu pie dabas, lai mēs tiešām fiziski ar savu ķermeni, ar savu augumu piedzīvotu dabas klātbūtni. Un līdz ar to tīri, tā praktiski vai tehniski, tas, ko darām, ir vai meklējam dabā spēka vietas, kas pašas par sevi jau ir spēka vietas, vai arī attiecīgi šī tā pareizi izsakoties sakrālā telpa tiek izveidota. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no apkārtējās pasaules mēs norobežojam, parasti apļa formas laukumu, kurā tad ir ugunsvieta un kurā tad ir arī tur nolikti tie piedarumi, kas līdzināšanas procesa gaitā būs nepieciešami, lai veiktu rituālu. Un šī vieta tiek norobežota no apkārtējās pasaules, vēl jau vairāk viņa tiek tīrīta, visbiežāk tīrīta ar uguni, bet iespējams arī ar uguni un ar skaņu, Tā kā, arī 2 vienādi rituāli nav. Tieši tāpat kā visi tie cilvēki ir pilnīgi atšķirīgi, kas tur piedalās un izvēlās. Tā 2 absolūti vienādi rituāli nav, lai gan tas ģenerālais scenārijs ir veikt pāri savienošanu, kur apmēram tās lietas notiek tādā pašā secībā. Un tātad tas pirmais ir vietas atrašana dabā un tās vietas iekārtošana un izveidošana, kas attiecīgi pie notāra vai dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā nav nepieciešams, jo tur ir jau atdalīta telpa, kurā tieši tas arī notiek. Tā teikt, gatava telpa. Līdzināšanai šo telpu mēs sagatavojam, jo
Nu, nav mums dabā tādas vietas, kur tu aizbrauc un tur ir plāksnīti, ja, ka, lūk, šī ir tā sakrālā telpa, kas ir sagatavota dažādu rituālu veikšanai un tā skaitā līdzināšanai. Tas ir vienmēr tā kā jāsāk pakāpjoties soli atpakaļ, un man īstenībā tas ļoti patīk, ka mēs gatavojamies, jo līdz ar to tā ir mūsu pašu un klātesošo lielāka līdzdalības sajūta tajā, kas notiek. Jā, labi, par to vietu tā kā skaidrs. Kā varbūt var ieskicēt nedaudz, es saprotu, ka gan tas atšķirās, bet kopsumā varbūt var pievērt šo te noslēpumainības plīvuru mūsu klausītājiem un tomēr bišķiņ tā kā pastāstīt apmēram, kā tur ir. Kaut gan, nu, zin kā, jā, nu tātad, mēs esam bijuši Pilskalna augšā, mēs esam bijuši Jūrkalnē uz Grants, mēs esam bijuši ezera malā, mēs esam bijuši Gravā, mēs esam bijuši mājas pagāmā zem Liela Ozola. Yeah. Mēs esam bijuši arī nevisai sakoptā pļavā. Bet tādā, kur tas jaunais pāris ir jutis savu piesaisti, ja, tas ir viņu topošais īpašums un viņi grib tur, un kādēļ, lai mēs to nedarītu. Un tas ir par pašu to vietu, bet process kā tāds, jā, tā tad nesen izlasīju tādu diezgan arī bravūrīgu teikumu publiskajā telpā par to, ka latviešiem nav bijuši uguns rituāli. Un savā ziņā es varu piekrist, ka latviešiem iespējams nav bijuši uguns rituāli, lai gan visādi šādi te apgalvojumi un pieņēmumi, ko mēs izsakām par lietām, ko mēs tieši nevaram pārbaudīt, ir interpretācijas. Ja? Bet es to varētu tā iedomāties, jā, ka tādā veidā, kā piemēram Indijā veic uguns rituāls, tā Latvijā neveic. Jo tad tas ir uguns rituāls, kur tas ir ezes, subjekts un objekts, jā, uguns rituāls, kas tiek darīts vienkārši kā uguns rituāls tikai ugunī. Kur pretīm šeit uguns klātbūtne rituālā ir svarīga sastāvdaļa, bet pats rituāls nav par uguni, pats rituāls ir par divu cilvēku savienošanu. Bet uguns klātbūtne, kā 4. stihijas klātbūtne, ir neatņemama sastāvdaļa. Un īstenībā atbalsts no šī priekšstata ir arī baznīcā, jo tad, kad ir patiesi lieli svētki un mācītājs un draudze nopietni izturās pret šiem lielajiem svētkiem, tad baznīcā ir dzīva uguns, dzīvās sveces. Ir šī 4. stihijas klātbūtne. Un tā tad jā, sākumā uguntiņu iekuram, ugunī noziedojam, un tad ir tas pats, tas svarīgākais, kas ir savienošanas rituāls, kura tāds varbūt virsmērķis ir ne tikai par šo legalitātes apstiprināšanu visu klātesošo priekšā un dabas stihiju priekšā, bet kur ļoti svarīga sadaļa ir, tādēļ to arī sauc par līdzināšanu, ka tā nav tā kā līdzināšanās ierindā vai vienkārši nostāšanās līdzās, bet tā ir izpratnes iegūšana par to, ka viņi vīrietis un sievietes pieņem, kas stājās laulībā, ka viņi nav vienādi, un viņi arī nekad nebūs vienādi, bet viņiem ir katram savas stiprās puses un katram savas kvalitātes, kuru dēļ viņu savienība ir līdzvērtīgu cilvēku savienība. Nevis viens ir pārāks, nevis princis aprecēja bārenīti, jā, vai bagātā kundze dabūja sev iegātni, bet šī brīdī rituāla momentā mēs apstiprinām to, ka viņi abi šajā ir līdzdalīgi un līdzvērtīgi. Vai es pareizi saprotu, ka šis rituāls faktiski ir arī par to, ka mēs kā partneri nostīti nonullējamies un sākam no sākuma līdzīgās vai līdzvērtīgās drīzāk pozīcijās? Jā. Viena svarīgā lieta ir šīs līdzvērtīgās pozīcijas, un otra svarīgā lieta ir sagatavoties statusa nomaiņai, kas nozīmē
atvadīties no bērnības, atvadīties no neprecētajiem draugiem, kas ir klātesoši, un vēl bez tā arī tikt attīrītiem. Kā tas ir, kā tas ir, vai kā tas, es pat nezinu, kā tas ir. Pat izpaužās. Nu jā, man vajadzētu tagad kādu slaidu vai fotogrāfiju nodemonstrēt, kur jaunais pāris stāv ar muguru pret muguru un atbalstās viens pret otru, un mēs viņiem tādā virpulī, tādā spirālē ejam ar uguni apkārt un visu to lauku ap viņiem notīram ar uguni. Es sapratu. Tad tas ir par kaut kādu to izstaroto lauku, kas ir. Vēl man bija jautājums, es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet šī brīža kultūrā diezgan bieži, tad, kad runā par vīru un sievu, tad tas, ko es dzirdu, un tā ir mana interpretācija, un tu iespējams, ka tev ir kaut kā cits redzējums un tā, bet ir ļoti... Tā kā, es negribētu teikt nievājoši, bet es nevaru atrast citus vārdus šobrīd. Par to, kad rekord tu esi apprecējies, tad tu esi tur nostīti kā cilvēks jau beidzies un tā. Vismaz man tā liekas. Vai tad, kad mēs runājam par latviešu tradīciju, tad tur kā reiz man liekas, ka vīrs un sieva, tas ir kaut kāds tāds, es negribētu teikt, ka labāks, bet tas ir cits un tikpat gruntīgs un labs, tāds transformatīvais pārējais veids, kur tu faktiski ieeji jaunā kvalitātē kopā, un šobrīd tur daudz kas kopā. Varbūt tu vari pakomentēt kaut kā šo, jo es pat nevaru īsti uzdot jautājumu. To es varu un gribu pakomentēt, un es domāju, ka tas, ka cilvēki tā kā norobežojas no parādībām vai statusiem, kas ir saistīti ar to, ka no viņiem tiek pieprasīts zināms briedums. Tas ir tas, kas liek viņiem arī, vīrs, vīrs jau droši vien ir zem tupeles un sieva atkal, tad jau viss, tad jau viņa tā teikt, tur dzīvē vairs nav derīga, jo tā kā es to redzu, tā ir tāda neapzināta izvairīšanās no tā, kam cilvēki varbūt nelīdz galam ir nobrieduši. Jo iniciācijas trūkums, tā ir tāda visas dažādu līmeņu iniciācija trūkums ir visas mūsu sabiedrības nelaime. Par to runā vīru apļos, par to runā vēl daudzās citās vietās, jo vīra un sievas status ir saistāms ar godu. Bet jēdzienu par godu mēs pēdējā laikā ļoti reti lietojam. Tu teiktu, ka par godu mēs vairāk īsti pat vienīgi godīgs konceptā. Jā, īpašības vārdā tas ir palicis, bet tanī brīdī, piemēram, kad es velku seno tērpu un es sienu savu dubulto galvas autu apakšā linu un tam pāri vilnas ar tiem izrotātu ar gredzentiņiem. Tas reprezentē manu sievas godu un es viņu nesu lepni. Tā ir pavisam, tas ir tas, par ko mēs runājām arī vienā no ievirzēm nometnē, par to, ka vecais ir beidzies un faktiski es šobrīd pieņemu kaut ko jaunu un izdzīvoju to, un acīm redzot arī par to ir šis rituāls. Vēl jautājums, vai ir kaut kā speciāli jāgatavojās arī jaunajiem pārim šim rituālam? Jā, ir jāgatavojas. Jaunais pāris var vēlēties, vai viņi mīs gredzenus pie notāra vai kaut kur citur, vai varbūt, ka viņi grib gredzenus mīt pie uguns un pārējo liecinieku klātbūtnē pie dabas. Jā. Un tad attiecīgi tas, ko mēs darām, jo arī dažādi cilvēki dažādi veids līdzināšanu, bet tas, kas ir mūsu parastā pieredze un prakse, ka, ja gredzeni ir rituālā, tad mēs tos arī notīram ar uguni un notīram ar ūdeni. Un tā ir tāda ļoti skaista analoģija. Ja tas gredzens ir izgājis caur uguni un ūdeni, un jūs tagad mainaties ar šiem gredzeniem, tad jūsu savienība arī būs spējīga iziet caur uguni un ūdeni.
Sapratu. Vēl par gradzeniem runājot, tā ir tāda man interese latviešiem, cik sen ir šī gradzena tradīcija un ko tas nozīmē, kad mijās ar gradzeniem? Tradīcija ir stipri sena, jo mēs varam atrast diezgan visai senus tekstus par to, kā ar tautieti dancojot nokrīt gredzentiņš. Un tad, ja nu kurš to gradzenu paceļ, tad tas būs tas, kam būs tiesības to meitu bildināt, jeb uzrunāt, jo tas ir viņas gradzens, kas ir pie viņa nokļūs. Un precīzo datumu nevar pateikt tādēļ, ka Dainām nav kaut kāda tāda datējuma, tā kā autoru darbiem, kur ir zināms, ja, ka tā grāmata iznāca 2001. Gadā, tā 1939. Ja. Šis Dainu masījus it kā ir nofiksēts tanī brīdī, kad Dainis sāka vākt, Barontēvs izdarīja savu lielo darbu, salika visu skapī, bet atsevišķo tekstu konkrēto senumu mēs nezinām un joprojām par viņu strīdamies. Bet ir skaidrs, ka tas ir pietiekoši sen. Tas nav stāsts par pēdējiem 200 vai 300 gadiem. Un tas gradzenu simbolisms, kāds ir latviešu kultūrā? Ja mēs paskatāmies pēc tā, ko glabā arheoloģijas liecības, tad šķiet, ka godos, un varbūt ne tikai godos, gradzeni ir valkāti stipri vairāk nekā mēs mūsdienās valkājam. Viņi gan ir bijuši arī praktiskāki pēc formas, tā kā spirāli gradzeni, jā, vai volūti gradzeni, kas labi pieguļ pirkstam un kas netraucē kaut kādus, varbūt, darbus veikt. Tā kā, pašlaik, ja ir ar ļoti lielu akmeni, ja, tad jāskatās, kā cimdus uzvilkt un kā traukas mazgāt vai vēl kaut ko, vai kaut vai tikai pārlaist roku pār matiem. Ja. Un tas, ko mēs redzam arheoloģisko izrakumu, tā bagāto apbedījumu pētījumos, ka sevi cienošām dāmām parasti ir ļoti liels tas komplekts, ja? Bez maz vai visi 10 pirksti ir gradzenoti, kas absolūti nav vairs mūsdienu tradīcija. Un tad mēs varam tikai mēģināt uzminēt, kurš tad no tiem gradzeniem ir tas, ko tas iecerētājs ir iedevis un kas arī tiek valkāts. Bet tāds, kurā pirkstā vilkt, jā, mums ir viens īpašs pirkstiņš, ko mēs saucam par zeltnesi, bet tieši kā tas ir radies, tas būtu, tā teikt, ļoti, ļoti laba tēma kādam plašākam pētījumam un aizraujošai grāmatai par to. Tā ir laba ideja, jo mums šobrīd ir ļoti, ļoti lielas diskusijas gan mūsu kolēģu starpā, un arī mans tāds iekšējais ir par to, ka man saka, ka īsti latvieši nesā sudrabu vai varbūt bronzu. Es saku par to, ka īsti latvieši var atļauties arī nesāt zeltu vai zelta sakausējumus un tikpat labi arī justies. Tā vismaz man šķiet. Ja tev ir kaut kas piebilstams, tu varētu varbūt kaut kā piebilst par šo. Man ir drusciņi tā, ko mēs katrs uztveram par to, kas ir īsts latvietis, bet ko es pašlaik cenšos darīt, ir paķert no Dainu skapja, lai es nesamelojos sīkumos. Gredzeniņi, mani zelta gredzeniņi. Mani zelta gredzeniņi ieved mani tautiņās. Man tad ir viens personīgs jautājums, kā tev liekas, kāpēc tomēr latvieši uzskata savu materiālu lielā mērā, un es negribu šobrīd līst, kas ir īsti un kas ir neīsti latvietis, bet tas, ko mēs redzam par to, ka latvieši diezgan bieži saka, ka mēs gribam sudraba gradzenus, ļoti vienkāršus, un ne, mums zelts nepatīk, un tā tālāk, no kurienes varētu šis būt tas sudraba. Jā. Es domāju, ka sudrabam ir ļoti liela pievienotā garīgā vērtība, jo, ja mēs lasām to, kas ir sastopams arī vairāk vai mazāk publiskā telpā par dažādu metālu simbolisko nozīmi, tad sudrabs saistās ar garīgo bagātību un zelts saistās ar materiālo bagātību. Un man ir tāda sajūta, ka mēs latvieši tā ideālistiski, romantiski visi ļoti gribam būt garīgi bagāti.
Es apzinos, ka šis ir pārspīlējums, bet, manuprāt, tas ir viens no tiem skaidrojumiem. Zin kā, man, es varu padalīties par manu ģimeni, vai drīzāk par mammu, un tad, jā, viņa vienmēr ir, tā kā mums, kā latviešiem, nedrīkst būt primāri materiālās lietas. Tas ir vismaz tas, ko es kā ģimenē, kā kodu esmu dzirdējis un visu laiku dabūjis faktiski sakudēties par šo. Okay. Es varu piebilst, bet tas varbūt arī īsti vairs nav pa līdzināšanas tēmu. Jā, mums kā latviešiem tas tā ir. Un man ir bijis bieži jādomā, no kurienes tas ir cēlies. Un atkal šis ir mans subjektīvs viedoklis, kam patīk, lai klausās, kam nepatīk, mēs tāpat beigsim pēc dažām minūtēm, var paciesties vai nepaciesties, bet mans redzējums ir par to, ka mums ir bijis pietiekoši laiks, pietiekoši mūsu tautai, kā vēsturiski ir bijuši vairāk nekā 5 gadsimti, kur mēs neesam varējuši paši noteikt, kas mums drīkst piederēt, ko mēs drīkstam valkāt. Mums ir bijuši vācu kungi, poļu kungi, zviedru kungi, krievu kungi. Un vienīgā bagātība, kas mums tā īsti ir varējusi būt mūsu paši, tā ir tā garīgā bagātība. Un to tad mēs kā vērtību un kā karogu nesam cauri, bet, diemžēl, drusku noliedzam to pārējo. Lai gan tagad mums nekas vairs netraucē apgūt arī to pārējo daļu. Mums ir viens jautājums, paldies par interesanto tēmu, kā ir ar latviešu zīmēm laulības gradzenos, piemēram, Māras zīme un Mārtiņa zīme, Māras zīme Mārtiņa gradzenā un Mārtiņa zīme Māras gradzenā. Vai to iesaka, neiesaka? Varbūt tu vari pakomentēt, kamēr mēs vēl ir 10 minūtes. Jā, es varu pakomentēt, un manā redzējumā tas ir... Ziniet, bija tāds ļoti ilgs periods, ja, kad bija tā ļoti klasiski visos padomju laikos, un es pat nezinu, kad tas ir sācies, ja, ka gradzena ārpuse bija gluda, bet iekšpusē bija iegravēts attiecīgi tā līga, vīra vai sievas vārds un laulību datums. Bija ļoti ērti, nekad nevarēja aizmirst, kurā dienā puķis vajag. Tas tāds melnais joks, bet par šīm iegravētajām zīmēm es uzskatu, ka ir jēga iegravēt to, par ko mēs zinām, ko mēs no tā sagaidām, ko mēs ar to gribam panākt. Jo kādam varbūt ir svarīgi iegravēt laimes slotiņu, lai laimīti stāv līdzās. Kādam ir svarīgs šis Māras līklots, lai tas būtu, jā. Tā kā vīrieša gradzenu papildināt ar Māras līkloci, lai viņš labāk korelē ar dzīves sievišķo pusi, un sievietē tad attiecīgi kaut ko no tā vīrišķā, jā. Mārtiņš ir ļoti labs, jo Mārtiņš ir arī par materiālo labklājību. Vai līdzināšanu var veikt arī viendzimumu pārim? Tad ir jāizgudro kaut kāds rituāls, jo, jā, realitāte mainās. Manā pieredzē nav bijis, ka nāktu pieteikties viendzimumu pāris, ka viņi grib līdzināšanas rituālu, jo līdzināšanas rituālā tomēr ir tā, ka šīs te vīrišķās un sievišķās funkcijas tiek atdalītas. Un tad, ja tas ir viendzimumu pāris, tad viņiem ir nepārprotam jāsaprot, kurš tad izpildīs tās vīrišķās funkcijas un kurš sievišķās. Sapratu, labi. Bet kaut ko var. Tieši tāpat, kā mēs esam izgudrojuši, ka krustabas mēs rīkojam 3-gadīgiem un 5-gadīgiem un 8-gadīgiem bērniem, kas sanatnē, tā kā šķiet, ka ir diezgan liela atšķirība starp 10. dzīvības dienu un 5-gadīgu jau tādu, kurš sevi apzinās un kurš seko pats līdzi visam, kas notiek. Un bez tam tur tā vārda došana jau pavisam ir kļuvusi simboliska, jo vārds viņam sen jau dokumentos ir. Super. Paldies. Man vēl viens jautājums, vai faktiski drīzāk lūgums, tā kā tev ir jāskrien, es piedāvāju par to, kad arī paveikt sarunu, bet tas, ko es gribēju tev lūgt, ir kaut kādu vēlējumu
tiem, kas plāno tuvākajā laikā iebraukt laulības ostā, lūk, jā, gan varbūt līdzināšanas kontekstā, varbūt ne tikai līdzināšanas kontekstā vai kopumā. Jā. Vēlējums. Ko zaļā jaunībā, lai saka, vecums sirmais. Man tur vīri ir 44 gadu laulībā. Un laikam divas galvenās lietas ir pacietība un spēja sarunāties. Un kādreiz varbūt pat nespēja sarunāties, bet es teiktu, ka spēja pieskarties. Jo, ja divi cilvēki nerunā, viņi ir tā sastrīdējušies, ka viņi trešo dienu nerunā, tad, ja viņi spēja viens otram pieskarties, tad viņi nav aizgājuši garām pēdējai pieturai. Bet, ja viņi to nespēja, tad ir gan. Tā kā, jā, pacietība, jo ļoti daudz, kas neatbilst tiem priekšstatiem, ar kādiem mēs sākam, ne tikai tādēļ, ka mūsu bilde nav pilnīga, un mēs kaut ko varbūt par otru cilvēku nezinām, bet arī tādēļ, ka laika gaitā mēs visi mainamies, un tās transformācijas nevienmēr notiek abiem diviem tai pašā virzienā, pacietība un spēja sarunāties. Ja pie tā vēl nāk klāt arī kopīgas intereses vai kopīga aizraušanās, tad jau būs labi. Super, paldies par sarunu. Tas, kas man visvairāk iekrita prātā, ir par to, ka tā līdzināšana ir drīzāk sociālā tāda ieiešana pareizā stāvoklī, jo man liekas, ka es savā laulībā pirmos gadus 10 nodarbojos ar tādu vienkārši sevi pašdarbību un līdzināšanu attiecībās jau tā vietā, lai varētu ieiet jau sākotnēji. Lūk, un tieši tamdēļ, jā, mēs laiku pa laikam aizdomājos par to, ka tas varētu būt. Tā kā paldies tev liels par to, ka padalījies ar savām zināšanām un tā. Bija prieks tevi redzēt, un jā, paldies, un tad, jā, es esmu emocionāli saviņots, un mēs ir kā daudz ko izrunājām, un es zinu, cik tu vari būt dziļa, vai cik tu esi patiesībā dziļa, un cik daudz tu zini, un, es ļoti labprāt paturpinātu šo sarunu, tā kā, super, Kaut kad mēs varam scenāriju un papētīt, kādēļ ir jāveic pārbaudījumi un vēl kaut kādas tādas lietas, tā kā, jā. Super, paldies tev. Jā, paldies visiem par pacietību un kā neiesākām laikā, tā nepabeidzām laikā. Ņemiet pa labu. Paldies tev. Čau. Atā.